Tā ir pienākusi tā lielā diena, kad braucam uz Skrundu, uz bijušo PSRS militāro pilsētu, kas ir kaut kā 40 hektāru lielumā, ar daudz ēkām un vienkārši pamest pilsētu. Tur notiks spēle, ko organizē Poligons 1, Lazertāga klubs no Siguldas. Un piedalīsimies arī mēs, Plāns B klubs. Spēles vēlās būt aizraujoši, ir pieteikušies 105 dalībnieki. Un tā kā spēle ilgs visu dienu. Mazliet pastāstīšu par Lazertāgu. Lazertāgs ir ļoti aizraujoša spēle, kur var spēlēt gan brīvā dabā, gan iekšā telpās, kur ir izveidot dažādi šķēršļi, lai spēle būtu interesantāka. Mēs visi labi zinām paintballu, bet paintballā izmanto bumbiņas, Lazertāgā izmanto tikai elektroniku, respektīvi lazerstāru, kurš fiksē trāpījumu pretiniekam. Tā kā šī spēle ir pilnīgi bez sāpēm, nekaitīga. Lazertāgā, par cik tā ir elektronika, tur var iestatīt dažādas iestatījumus. Arī Lazertāgam ir dažāds aprīkojums, kontrolpunkti, bomba, mīna un tā tālāk, kurus viss izmanto kaut kādos scenārijos, kuri ir pieskaņoti, lai viņi būtu interesanti spēlēt. Tā, esam piebraukuši pie mūsu poligona, kurš atrodas Kazdangā, blakus Aizputei, un kravāsim iekšā savu aprīkojumu, lai varētu doties uz Skrundu, izbaudīt šo dienu. Tā, ieroči salikti, visi saģērbušies, tuvojamies lielai spēlei. Izklāt Skrundas pamestajā pilsētiņā. Un tā, tas ir ceļš, kur iebrauc. Tālūk, tas ir sākums. Tā tik pūdēt. Tā tik pūdēt. Paceļ rokas, vispār nav spēlējis. Viss, kad spēlējuši, pa labi no manis. Šitais? Šis ir GoPro, jāmēģina iemūžināt. Jā, izstāst mums. Ko tad? Izstāst, tu filmēs visu, ko darīt? Es mēģinu uztaisīt kaut kādu savu šizetiņu par šo dienu, kā tas būs, kā tas nebūs. Tā kā procesā ir. Un es saprotu, ka spēlē regulāri. Mums ir savs klubs, mums pieder Plāns B Aizputē, un tā kā līdz ar to sanāk. Bet uz šitādiem mačiem pirmoreiz nav būts nekad, tā kā ļoti interesanti ir plašā teritorijā daudz cilvēku, un cerams, ka izdosies
Kā tā atmosfēra ir draudzīga tāda ir, vai tomēr ir tas cīņas gars, un ka tā spēle aiziet? To mēs redzēsim. Pagaidām baigi draudzīgā ir. Visi smaidīgi, visi priecīgi, visi gaida, kas būs. Tā kā... Lai tik nečīto. Jā, būs labi. Nu jā, kā sauc? Jānis. Paldies. Bišķi pasaules. Mēs esam sataisījušies visi, ne? Visi, arī es. Gatavi spēlēji, gaidīsim nākamos norādījumus un gaidīsim misiju, leģendu un aiziet. Publicēti, ja? Un tālāk par pašu scenāriju. Jums ir katram arī karti, uz kartes otrā pusē arī ir aprakstīts tās scenārijas. Tātad komandas ir esam sadalījušies divās komandās. Divās lielās un viena komanda ir mazāk. Tātad 3 komandas, ja? Tagad ejam uz bāzi. Uzdevumu zinām ir jāsavāķ pa visu teritoriju 5 sklādes un kaut kāda baterija trakā jāatrod. Komandas sadalās divās komandās, mēs ejam uz sarkano bāzi. Tālāk, no play mēs dosim katrai grupai pa vienam cilvēkam ar rāciju. Tas ir pieredzējis un kuram kontakti. Sakari, ja? Mūsu spēlētāji ir lielās kartas playam. Šāds te, kur atzīmēt māju numuru, visu numerāciju. Sakariem dodat komandieru, komandieris pierakst visu. Mēs zinām, un tad jau mēs varēsim organizēt viesiem grupas 10, 20, 30 cilvēku kubik virsū objektu. Tik tālu skaidrs? Jā, viss sadalīts tā kā spēle. Jā. Tagad viss jau sākāt, jā? Mums jāmeklē šitādas 5 mapas ar uzrakstiem. Šeit nav nekas. Nebija. Neviens. Nebija grīši? Nebija. Aiziet. Viņš jau bija pie manis. Kādas sajūtas, Jāni? Nogurums. Totāls. Totāls nogurums, totāls. Super. Nē, pusceli vienīgais atstāja zemē, bet tā jau viss normāli. Jā. Puscels. Tā jau 10% tikai. Un nāda. Tā. Diena ir pagājusi. Nogurums baigākais. Protams, liels paldies organizatoriem. Liels darbs ieguldīts. Un, protams, kad ieteikt tik vienam kādu reizi uzspēlēt šādu veidu spēli, pastaigāt pa svaigu gaisu, pa mēžu, zāli, pa vecām mājām, pa nobrukušām mājām. Tāpat laikā veikt visādas misijas, uzdevumus un visādas tādas interesantas lietas. Tā kā visnotaļ par šo dienu rezumē ir liels plus. Braukšu vēl. Tiekamies spēlē.